Гулена, и ты никогда не забудешь те дни. Раненым и в голову не приходило, как бесконечно уставали руки санитарки, а пули тебя тоже не щадили. Потом ты руководила рыболовецкой артелью. Так было надо. Партия верила своему бойцу. Ты с честью заслужила пенсию. Теперь артель поведет Микелис Лисмен, твой однополчанин. Nu, es nezinu, tas bija. Es domāju, ka tas bija kaut kāds safabricēts vai vienkārši kā tā var būt, kā viss. Arī partijas komiteja uzreiz nostājās pret vienu cilvēku un jāmaina un jaunas dvēsmas vajag. Un nezinu, kas tur nu vajag. Un tagad no zvejas kuģi paņem kapteini nost, tas nebūs Rīsti, tikai nākošais priekšsētājs. Šitā jau nevar mainīt, cilvēks, kolhozs tak liels. Tagad es varu runāt, ja tur vēl spriežat. Nē, bet paklausās, jūs taču to visu tur nerakstīsiet tajā filmā. Jūs taču tur kaut kāds frāzes tikai. Председателя колхоза, депутата Верховного Совета Латвийской ССР Микелиса Лисмента мы спросили, как вам удалось создать в колхозе такой психологический климат? С чего вы начали? Tur principā, iznāca pie viņa ar savām domām, no viņa iznāca par viņa domām.